Sveiciens lieldienās! Ceru, ka tās aizvadītas saulainas, draudzīgas, ģimenes lokā, savu mīļo tuvo cilvēku pulkā. Apskatīsim, kas noticis enerģijas vairumtirgū šī gada 13. nedēļā. Šādas svētku brīvdienas parasti vairumtirgū ir ar diviem lielākiem faktoriem. Tas ir zemāks pieprasījums, jo visi dodamies, mazāk tērējam energoresursus. Savukārt no industrijas un tirdzniecības kompāniju puses tas ir zemāks piedāvājums vai arī mazāks darījuma apjoms, jo arī tur darbinieki, cilvēki dodas brīvdienās. Un tātad par katru resursu turpinājumā. Pirmkārt par naftu. Tur cenu kāpums. Naftas cena pietuvojās $88 par barelu. Vairāk ietekmējošie faktori – kara darbība tuvajos austrumos un Eiropā, uzbrukumi piegāžu kuģiem un arī Ukrainas veiktie pretuzbrukumi tālu Krievijas iekšzemē pa naftas pārstrādes rūpnīcām ietekmē tirgus skatījumu par piedāvājumu pasaules darījumos. ASV ir samazinājies naftas krājuma līmenis un otrkārt turpina pasaules bilanci iesvērt arī OPEC dalību valstu iegūstu samazinājumu plānus. Ogļu cenai būtiskāks kāpums, tur gan jau iepriekš spēko esošie faktori, gan arī jauni notikumi. Traģiskais notikums ir Baltimoras tilta sabrukšana, kad tajā ieskrien kravas kuģis, un Baltimoras osta ir aptuveni 28% no ASV ogļu eksporta apjoma. Tādēļ šis notikums ir ietekmējis ogļu tirgu. Eiropai savukārt ogļu krājumi ir stabili, un faktors, kas turpina iedarbību uz pasaules ogļu tirdzniecības bilanci, ir sankcijas Krievijas ogļu kompānijām. Dabasgāzes tirgū neliels samazinājums. Jā, atjaunīgo resursu izstrāde pagājušajā nedēļā pieaug, kas mazina pieprasījumu no fosilās izstrādes. Savukārt Āzijā ir bijis neliels palieciens industriālajā ražošanā un līdz ar to tās pieprasījumā pēc kurināmā resursa. Āzijā sašķidrinātās dabasgāzes tirdzniecības cena nākamajam mēnesim ir augstāka. Savukārt Eiropai šobrīd pieprasījums ir bijis zems un mazāk ir arī pirkta sašķidrinātā dabasgāze, un to var saprast, jo bilance ir pietiekama un krājuma līmenis šobrīd ir rekord augstākais, kāds tas ir bijis iepriekš reģistrēto novērojumu vēsturē. Aprīļa sākumā ir pie 59%. Un kvotu tirgū absolūti nelielas izmaiņas. No vienas puses iknedēļas izsoļu apjomos ir zemāks piedāvājums, tas ir brīvdienas ietekme. No otras puses visā šajā gadā Eiropas Savienība jau iepriekš ir bijusi ieplānojusi nodot vairāk kvotu izsolēm REPowerEU plāna finansēšanas ietvaros. Tālāk paskatoties uz elektroenerģijas Nord Pool spot tirgus cenām un galvenajiem faktoriem, ieraugām, kā Ziemeļvalstīs cena praktiski nemainās, paliek pie 55 eiro par megavatstundu atzīmes. Baltijā cena sarūk būtiski līdz 85 eiro par megavatstundu vidēji. Gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā redzam, ka pieprasījums ir samazinājies, tuvu 10% atzīmēm. Bet redzam, ka Ziemeļvalstīs vējizstrāde pagājušajā nedēļā samazinās, savukārt Baltijā pieaug gan vējizstrāde, gan arī saules izstrāde, kā jau sagaidāms pavasarī uzsākot savu ražošanas uzvaras gājienu. Šo te daudzo dažādo faktoru izmaiņas ir bijušas samērā nelielas, līdz ar to arī nākamā gada finanšu kontraktu tirdzniecība elektroenerģijai izmainās par nelielām vērtībām. Ziemeļvalstīs kopumā cenu līmenis pie 40 eiro par megavatstundu,
Precīzāk, Somijai un Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalam cenu līmenis nākamajam gadam vērtēts pie 45 eiro par megawattstundu. Vācijai cenu līmenis ap 80 eiro par megawattstundu, un Polijā finanšu kontrakti 2025. gadam ir aptuveni 106 eiro par megawattstundu līmenī. Lūk, tāda situācija. Skatīsimies, vērtēsim un tiksimies nākamnedēļ.